Rextor Thunderbolt. Jau 3. sezonu mēs urbjam ar šiem fantastiskajiem unikāliem urbiem, kuri ir izgatavoti ar plasmasas spirāli, salisturīgu. Aprīkoti ar šādu te gredzenu, kurš neļauj urbim ieurpties pārāk ātri ledū, līdz ar to jūs varat ļoti ērti ar vienu roku urbt āliņus. Pat ļoti biezā un slapjā ledū. Tā ir ļoti interesanta feature, kas atšķir šo urbi no, teiksim, klasiskajiem rokas urbiem. Jaunums šogad sortimentā diametrs 200 mm. Tas īpaši būs noderīgs, ja jūs lietojat saucamās live tehnoloģijas, jums vajag iebāzt devēju āliņģī, vai nu ejiet uz lieliem brekšiem, vai trofeju zivīm. Mums bija 150 diametrs, tagad ir nācis klāt 200 mm. Viss urbja svars ir 2,6 kg, kopējais garums ir 97 cm. Aprīkots ar speciālu plāksni, kura, ja gadījumā jums atskrūvējās no urbmašīnas šeit, viņa ir lielāka par paša urbja diametru, un viņš atspiedīsies pret āliņu un neļaus jūsu urbim nogrimt. Pati urbja galva. Galvenās īpašības. Distance ir gredzens, kas nodrošina to, kad asmeņi neiegriezīsies pārāk ātri ledū, un jūs varēsiet ļoti viegli urbt pat slapju ledu, un viņš negriezīsies iekšā, un jūs varat urbt pilnīgi mierīgi ar vienu roku. Centrējošais nazis, ko jūs noliekat urbu uz ledus, viņš smuks cāvtenī vietā, jūs sākat urbt, viņš neskraida pa ledu, jūs nevarat iegriezt kājās. Spirāli ir izgatavota no salu-izturīgas plasmasas. Viņa sastāv no 6 atsevišķiem segmentiem. Šīs urbs ir testēts jau vairākus gadus, ir urbs pat mīnus 25 grādu temperatūrās. Sals šīm plasmasām pilnīgi nekaitē. Bet ja gadījumā jums sanāk sabojāt kādu no šiem segmentiem, uzbraukta mašīnu vai kaut ko, jūs varat iegādāties atsevišķu segmentu un viņu aizvietot, lai nebūtu jāmaina viss urbis. Tāpat nomaiņai ir pieejami arī rezerves naži, kurus varat iegādāties atsevišķi. Vēl viena papildus funkcija šim te centrējošam nazim un distancēt plāksnei ir tas, ka jūs varat urbt 2 caurumus, faktiski vienu otrā. Jums viņš nenoslīdēs, otrs āliņš, ja jūs gribat izurbt ļoti lielu āliņģi. Šis te centrējušās nazis un plāksne dos to, ka jūs izurbuši vienu āliņģi, liekat uz 1/3 blakus un izurbiet smuki 2 āliņus blakus. Urbi pielietojamība. 150 mm urbis būs ļoti universāls, teiksim, visa veida zivs makšķerēšanai. Mormiška, asaris, baltā zivs. Tas ir tāds universāls, ātrs urbīts, ātrai makšķerēšanai, skraidīt apkārt, darboties. Šis 200 varat darīt to pašu, bet plus šī izmērā arī iet ļoti labi live tehnoloģijas devējs iekšā āliņģī. Vai jūs ejat tiešām uz super trofeju zivīm, 10 kg līdakas, 3 kg brekši, tad šis būs jums palīgs ļoti labs.